Katru dienu medicīnas iestādēs nonāk kāds bērns vai pusaudzis, kurš lietojas legālās narkotikas. Šie augu maisījumi ir apstrādāti ar spēcīgām ķīmiskām vielām, kas izraisa nopietnus veselības traucējumus. Daudziem pusauģiem no tām ir psihiskas problēmas un iestājusies atkarība. Vecāki ir izmisuši, jo šīs legālās narkotikas ir brīvi pieejamas visos rajonos un nav likuma, kas spētu apturēt to tirdzniecību. Un pašiem jauniešiem šķiet, ja legāls, tad drošs. Mēs saskaramies gan ar legālām, gan ar nelegālām narkotikām. Patiesībā narkotikas jau pēc savas būtības, pēc savas definīcijas ir nelegālas vielas. Ja? Tāpēc diezgan nepareizs ir apgalvojums, teiksim, šos apreibinošās vielas dēvēt par legālām narkotikām. Jā, šo te legālo vielu izplatība, šo augu maisījumu izplatība pēdējo 5 gadu laikā neapšaubām ir būtiski augusi. Un tā kā bieži vien nokļūst slimnīcā jaunieši, pamatā tie jauni cilvēki, vecumā no 11 līdz 30 gadiem, kuri ir mēģinājuši apreibināties ar šiem zāļu maisījumiem. Kas ir legālās narkotikas, kas ir to sastāvā? Sintētiskā marihuāna jeb spaiss ir psihoaktīvs produkts, kas sastāv no augu un ķīmisku vielu maisījumu un kas tiek lietots, lai iegūtu marihuānas efektu. Šīs vielas veicina nopietnu atkarību, kā rezultātā pastāv arī pārdozēšanas iespējas, kā arī var iestāties nāve. Ja mēs runājam par šiem te augu maisījumiem, kas nāk no Ķīnas un Indijas ar nosaukumiem spaiss vai kādiem citiem nosaukumiem, viņi faktiski ir parādījušies Latvijā jau no 2009. gada. Un šādas lietošanas gadījumus mēs jau esam konstatējuši jau 4 gadu garumā. Jauniešu stāsti, kā viņi sākuši lietot narkotikas, ir visiem līdzīgi. Es atceros, kad arī, cik man bija 13 gadi, un gāju spēlēties ārā rotai laukumā. Tīri tā ar jauniešiem, un nāca tāds vesels barsiņi bez mazai, katru vakaru sāka tur to zāli pīpēt. Tā no sākuma mēs nevarēja saprast, ko viņi dara, jo viņi tur tādu plasmas to pudeli taisīja, tur dedzināja cigaretiņā caurumu, un tad viņi tur kūpināja un vilka iekšā, un no sākuma nevarēja saprast. Nu jā, un sapazinos, tad aizgāja viss tas bars, un davai pamēģinām. Nu, vienreiz pamēģināju, otrais. Nu jā, un tā lieta man aizgāja tīri ikdienišķi. Ar vienu skolas biedru sākām jau tā, ka mēs jau no mammas arī naudu ņēmām bišķi kaut kā no makas zagām, jo tāda atkarība mums aizgāja katru dienu. Bet, vienreiz bija tā, ka tiešām ļoti slikti palika, slikti duša, nenormāli uzcēlās temperatūra un sāka sirds sisties ļoti stipri. Un jā, man teica to it kā saprata, ka tas nav alkohols vai kaut kas tāds. Viņš saprata, ka tas ir saistībā ar tām narkotikām kaut kādām tādām. Jo cilvēks, kā es biju uzvedies, to it kā nevarēja, jo to tu pats nevarēji sajust, kā tu tajā brīdī uzvedies. Jo ir agresivitāte, tu paliec nekontrolējams. Uz legālo narkotiku paciņām nav rakstīts to ķīmiskais sastāvs, tāpēc pierādīt, kuri ir kaitīgie maisījumi un kuri nē, ir neiespējami. Vielas, ar ko apsmidzināti žāvēto augu lapas, izraisa dzīvībai bīstamus stāvokļus, krampjus, samaņu zudumus, sirdsdarbības un psihiskas traucējumus, un šīs vielas var izraisīt arī nāvi. Narkologi nebrīnās. Neesot tādas dienas, kad narkoloģijas centrā netiktu ievests kāds spaisu pārlietojies pusaudzis, un pēdējā laikā šīs toksiskās indes esot īpaši paralizējošas. Šie augu maisījumi ir apstrādāti ar kādām sintētiskām narkotiskām vielām. Ļoti bieži viņi ir mūsu jau aizliegto vielu sarakstā, jo mēs esam vairāku gadu garumā strādājuši pie tā, un ķīmiķi ir pie tā strādājuši un izveidojuši aizliegto vielu sarakstu, aizliegto narkotisko vielu sarakstu pēc ģeneriskām formulām. Tas nozīmē, ka katru vielu, ne tikai vielu, bet to vielu atvasinājumu, viss ir aizliegta ar likumu un ir par to draud atbildība, gan administratīva, gan arī krimināla atbildība par šo vielu izplatīšanu, lietošanu, tirgošanu un tā tālāk. Tā kā tas ir arī risks, kad var nokļūt dažādā konfliktā ar likumu, ja, kad tiek lietotas un tiek izplatītas šīs te vielas. Šobrīd neviena valsts institūcija nevar darīt pilnīgi neko, lai šo maisījumu tirdzniecību apturētu. Legālās narkotikas tiek tirgotas visur bez jebkādiem uzrakstiem un brīdinājumiem 24 stundas diennaktī. Varu teikt vienu, kad vismaz viens cilvēks dienā tiek atvests uz slimnīcu, vai
uzņemšanas nodaļā, ja neatliekamās palīdzības klīnikā šie pacienti saņem pirmo palīdzību, bet vismaz vienam pacientam nedēļā nāks palikt slimnīcā un saņemt jau krietni nopietnāku un ilgstošāku ārstēšanu, kas vairs nepietiek ar tātad pirmās palīdzības sniegšanu uzņemšanas nodaļā. Šajā brīdī es runāju par tiem pacientiem, kas ir akūti saindējušies. Tie cilvēki, kam ir radušās jau, teiksim, pierašana vai kādas, teiksim, atkarības slimības iezīmes, tie neapšaubām jau griežās psihiatrijas narkoloģijas centra, teiksim, narkoloģijas nodaļā vai kur citur, un jau attiecīgi saņem šo palīdzību. Var pateikt tikai vienu, ka šāda veida cilvēku, jeb cietušo skaits viennozīmīgi ir liels. Jau vairākus gadus Saeima un ministrijas cenšas grozīt likumus, lai izskaustu legālo narkotiku tirgoņus, bet neveiksmīgi. Ja pirms gada Rīgā legālo narkotiku maisījumus varēja nopirkt 20 vietās, tad tagad to skaits dubultojies. Īstenojot pret legālajām narkotikām vērstu akciju, kustības Stop Drugs dalībnieki šonedēļ bloķējuši visas zināmās legālo narkotiku tirdzniecības vietas Rīgā. Nakts akcijā piedalījās daudz sportistu un bijušo karavīru. Līdzīgas akcijas tikšot rīkots arī turpmāk. Kustības pārstāvi atradās pie 40 narkotiku tirdzniecības vietām, no kurām lielākais skaits atrodas Rīgas centrā. Legālo narkotiku problēma ir tā, ka atšķirībā no sintētiskām vielām vai opiātiem, tām nav noteikta sastāva. Tiklīdz aizliedz viena veida spaisu, tā tiek radīts kāds jauns. Latvijā ir izveidota brīdinājuma sistēma par katrām jaunām narkotiskajām vielām, kas nonāk mūsu valstī vai Eiropā. Ķīmiķi iet uz priekšu šie te nelegālajā tirgū, tiek sintezēts arvien jaunas narkotiskās vielas, un jāsaka, tad tās, kuras mēs esam varbūt aizlieguši, tās vairāk neparādās tik daudz, kā parādās atkal jauna. Vai nu Latvija, piemēram, ziņo, ja mēs konstatējam kādu jaunu vielu, vai ziņo Eiropas valsts, līdz ar to mēs varam jau sagatavoties uz to, ka šādas jaunas vielas ir sintezētas, ir parādījušās, un mēs varam arī veikt attiecīgas likumdošanas grozījumus, un varam arī attiecīgi laboratoriski sagatavoties, kā šīs vielas arī identificēt. Šīs vielas darbojas ļoti dažādi. Viena lieta, kas ir, viņas darbojas uz centrālo nervu sistēmu, viņi nomācot viņas darbību, cilvēki kļūst vai nu izteikti kavēti, vai viņi reiz kļūst ļoti uzbudināti, nemierīgi, agresīvi, viņiem var parādīties halucinācijas, kur rezultātā viņi var apdraudēt paši sevi, kā arī apkārtējos. Un otra ļoti nozīmīga lieta, kas ir, tā ir ietekme uz sirds asinsvadu sistēmu, kas savukārt izpaužās vai nu ar izteiktām asinsspiediena svārstībām, vai ar pēkšņiem sirds ritma traucējumiem, kas var būt jau par nāves iemeslu pacientam. Lūk pamācība vecākiem, kā noteikt, vai jaunietis ir lietojis kādu narkotisko vielu, ārējās pazīmes. Iespējams acu sārtums, balta mēle, pie lielām devām ļoti sašaurināts acu zīlītes, un acu plakstiņi gandrīz pavisam aizvērti, runīgs vai arī pretēji nerunīgs, bailes atkarībā no sasniegtā efekta. Iespējams slāpes, sausums mutē, līdzīgi kā no marihuānas. Pastiprinās miegs, vēlmi gulēt vai gluži pretēji kļūst pēkšņi agresīvs un nespēj sevi savaldīt. Ja cilvēki pēkšņi ne no šā, ne no tā sākuši sliktāk mācīties, pēkšņi sāk neapmeklēt skolu un tā tālāk, tās būtu tās pazīmes, kurām jāpievērš uzmanību, un, ja ko tādu novērot, tad jāsāk domāt, vai pie vainas nav, teiksim, šīs legālās vielas. Katra cilvēka reakcija lietojot legālās narkotikas ir individuāla. Cilvēks var nokrist uz ielas, var iestāties bezsamaņas stāvoklis, var parādīties ne tikai psihiatriskas problēmas, bet arī sirds un asinsvadu problēmas. Augu maisījuma sastāvā esošās sintētiskās vielas ir bīstamas, jo viņas šķīst taukos. Tas nozīmē, ka viņas nogulsnējas tajos orgānos, kur ir vairāk taukaudi. Un tās ir galvas smadzenes, tās ir arī citas iekšējie orgāni, kur viņas nogulsnējoties arī ilgtermiņā šī iedarbība ir. Varbūt mēs nekonstatējam šīs vielas asinīs vai urīnā, bet šīs te vielas ir organismā un viņas tiešām ietekmē šo te orgānu sistēmu un līdz ar to mēs arī varam just ne tikai tādas akūtas izmaiņas, bet arī, teiksim, tīri psiholoģiskas un emocionālas izmaiņas. Jauniešiem izmainās arī raksturi ar laiku, viņiem zūd, teiksim, varbūt daudz intereses, viņiem nav nekādas motivācijas varbūt mācīties, jo viņiem ir koncentrēšanās spējas pavājināts, viņiem ir domāšana izmainīt, viņiem ir atmiņas traucējumi, un to faktiski var novērot tikai varbūt no malas.
Šīs saucamās legālās narkotikas ir ļoti bīstamas veselībai, taču tās ir arī pirmais solis jau uz smagākām narkotikām, un tad atgriešanās uz pareizā ceļa jau kļūst neiespējama. Tādēļ vecāki esat vērīgi pievērsiet uzmanību pat mazākajām jauniešu uzvedības izmaiņām. Savukārt jauniešiem ir nozīmīgi saprast, ka jau ar pirmo reizi pat ar nieka pamēģināšanu tava dzīve var tikt sagrauta, var iestāties pat nāve. Tādēļ pasargā sevi un savu ģimeni, nelieto apreibinošās vielas.